Labadiena! Te Georgs. Columbia Pictures retro jau piedāvā. Tātad šodien ir 25. februāris, bez 10.1 aptuveni, bez 10.2 aptuveni. Nost pa Valmieru, tikpat kā pavasaris pilnas parā. Viss sniegs ir nost. Pilnīgi dubļi, tikai dubļi, jā. Nu, re, kur viens no pēdējiem. 2 nedēļas es te ar viņu mocījos. Nu, beidzot dabūju pie dziesmas. 634 motors. Pilna kapitālka. Nu, tā pa nopietnām tas motors ir mūsu kluba biedram Ļošam. Tā kā mēs kopā laidīsim vasarā uz Vāciju, Poliju un Baltkrieviju. Ja kāds grib piebiedroties, tad lūdzu rakstiet tēmā. Tur jau viss ir aprakstīts, programma aprakstīta, maršruts aprakstīts. Programma vēl nav aprakstīta, bet maršruts jau ir aprakstīts. Datums arī ir aprakstīts. Tā kā, ja kāds grib piebiedroties mūsu pulciņam, lūdzu, dodiet ziņu. Retro jā, forma, viss ir aprakstīts. Nu, lūk, 634 motors no otrā 34. modeļa. Es nezinu, kā pēc cipariem ir pareizi, pēc jubileikas, kas iet nākamais motis. Otrā 634. jāvā. Nu, te motoram ir 634 5. Bet motocikla modeļa es nezinu tie cipari. Pēc jubileikas nākamā, kas nāk. Vēl ar glāzēm priekšā, nevis gumija uz pēderiem, bet glāzes tāpat kā dakšā. Glāzes tāpat tā kā jubileikai. Nu, lūk, motors ir gatavs, motors ir pilna kapitālka. Klokiene 100%, absolūti 100%, visi gali jauni, visi klaņi jauni, gultnis jauns, pat vaigi nav dzimtie. Dzimtie vaigi bija rūpnīcas brāki. Capfas caurums nebija pa vidu. Teiksim tā, bija pusmilimetru sabīde, un tie vaigi dejoja ārprāts, kā viņi dejoja. Nu, dabūt citu klokieni, pārbaudīju. Nu, te ir 1 desmitnieks dejošanam. Nu, principā visas klokienes, viņas visas ir brāķētas. Viņi visi dejo. Nu, te ir 1 desmitnieks, ka dejo. Caurums nav pa vidu, bet vispārējais ir pa superīga. Viss nocentrēts, salikts kopā, visus forši. Nu, tās ir brīnums sanāca. Klokiene nošeibota, viss. Cilindri strukuloti, gruntēti, krāsoti, slīpēti, otrais remonts, galvas ir sēdinātas, 1 mm stiklu strukuloti, nu tāds beigas smuki izskatās tā kā svaigs lejums. Pa superīgu virzuļi ir Čehoslovāku, Ļoša virzuļus pirka Pēterburgā un sanāca tikpat kā 80 eiro komplekts. Sūtīja pats no Pēterburgas. Tā, tur viņš dabūja tos Čehoslovāku MH virzuļi. Nu, vāks te ir pūlēts, var redzēt pūlēts, ja ķēdes mierinātais, nu tas tā kā vienmēr. Ķēdes mierināts, tur 2 skrūves ir, jā. Ķēde jauna, diski jauni, kuris dzimtais palika, kuri nav nevaina. Nu, kikam uzstādīts otrais divslēgs, tas ir vienmēr. Nu, kurbulis to viņš jau mainīs, tas tikai tāds pagaidu variants uzliek, lai varētu iedarbināt. Nu, tā. Tāds viņš te ir. Gaņģenei salikta jauna kulise, sekundāra as jauna, 4. robs zobrets, peldošais 3. 4. jauna, 2 dakšiņas, lielas dakšiņas jaunas, stienīts jauns, nu visa gultiņa jaunas pat par sevi. Nu tā. Un uzstādīts neitrālais dačiks, jo viņam neitrālais dačiks arī neiet tā kā jubileikai. Jubileikai arī neitrālais dačiks negāja. Un šitam te modelim arī neitrālais dačiks negāja. Uzstādīts, nu tā lampiņu kaut kur pievienosim atsevišķi. Nu, tāds te brīnums. Vapa uzstādīta 14 volti. Nu tā. Pa superīga. Nu jau bija 407 km, jā, tagad no 61 km man jau ir nobraukts stendā. Iet jau nu kolosāli, nu iet jau superīgi, tiešām superīgi. Un te ir jauns karburātors. Tas ir Indijas karburātors, Pako, nu droši vien kā ražots, laikam speciāli priekš
priekš ISD motociklam. Tas ir tāds kā Java analogs ISD motociklam, bet viņš der arī Javām. Nu, viņu pat var uzstādīt, cik es saprotu, arī Omītei, tepat arī, kur Vītne ir. Bez pārtaisīšanas, jā, Java viņš der, bet viņš man drusku tā kā nepatīk. Man liekas, viņu vajag regulēt, tur kaut ko vajag pludiņu regulēt vai vēl kaut ko. Nu, viņš tāds drusku nepaklausīgs. Tā jau nav nevaina, bet šis tas man tur nepatīk. Tāds viņš nepaklausīgs drusku. Kaut kas viņam nepatīk. Regulēšanu viņš neklausa. Nu, katrā ziņā viņš der, bez pārtaisīšanas pārbaudīju. Nu, skatīsim, domāsim tālāk, kas un kā. Nu, tāds ir brīnums tam pēdējām. Nu, skan jau tiešām pa superīgo. Smuki. Tā kā mēs ar Ļošu laidīsim uz Vāciju, Poliju, Baltkrieviju, piedalīsimies Baltkrievijas Java festivālā Koločasu. Es jau būšu jau trešo reizi pēc kārta, 2 gadi pēc kārta es biju Koločasa Baltkrievijā. Tā kā mēs kaut kur jūlijā sākuma laidīsim un kaut kur 27. 28. tik būsim atpakaļ. Aptuveni uz 3 nedēļām laidīsim. Tā kā lūdzu, ja kāds grib, lūdzu pieteikties tēmām. Ideja ir tāda, ka laidīsim uz Klaipēdu, ar Klaipēdu uz Vāciju uz Kilu. Osta Kilu, no Kila Hamburga, Berlīne. No Berlīnes pataisno laižam uz Poliju, uz Krakovas pusi. Krakovu tur nodosim riktīgi. Dažas dieniņas, nu tad laižam uz Baltkrieviju uz Brestu. Un tāpēc tam uz Minsku, uz festiņu. Nu tā, nu lūk, viens no pēdējiem motoriem, Java 634, motors pieder Aleksējam, mūsu kluba biedram Aleksējam. Nu tāda restaurācijā pa nopietnām. Iet jau nu pa smuko, nu mēģināsim iedarbināt. Bet cepuri nos, jā, protams, cepuri nos. Nav vienkārši super. Nu, 3.4 un 360 motori, tie pārsvarā viņi baigi klusi motori. Tie ir tādi baigi klusie, baigi foršie, bet no 3.8 tas ir motori pat diezgan pastoši. To ir grūti, teiksim tā, grūti restaurēt, lai viņš klusi darbotos. Vienmēr kaut kādu lieka droli. Nu, 3.4, 3.7 tie motori gan ir klusi. Iepilta uzgrīvā. Aleksēju no Retro Java kluba, Aleksēju biedram motoru. Ai, kā iet. Tas smuko. Jau ape uzstādīta, pēc kautīgā, nu tā vispār uzgrīgā. Te ir pievienota desēšana, skatos pievienot, visu pieliku klāt, visu darbojās. Visu pārceļu baro, pārceļu desē, jā, te nav nevaina. Galvas gan ir smukas, bet stiklis proklošanās gan ir tāds pasmukas. Vāki ir kūlēti, jau vienmēr. Superīgo forši. Kloki nekad viņam baigi niķināt. Visi jauns, tikai vaigi vecie palīgā. Tā pa nopietnām viss ir salikts. Gaņģini arī maigi svēdās pārbaudīju visu. Tā kā drīzumā būs vēl viena jauna ceļā, Latvijas ceļā. Nu labi, paldies par uzmanību, vasaru gribu. Nāgi nies un viss pārējais. Tā kā, nu, drīzumā jau sāksim jau tvaikus izlaistis, kā saka. Paldies par uzmanību, Georgs, Retro Java, Galas pilsēta, Valmiera. Tiksimies ceļā. Čau, čau.